pārsteigums, un viņš šobrīd spēlē main raundā, un nevis vienkārši spēlē, bet vēl joprojām teorētiski var tikt pusfinālā. Es gan uzskatu, ka viņi spēlē ar Vāciju, zaudēja savus izredzes tikt pusfinālā, neuzvarot, izlaižot uzvaru. Patiesībā šajā čempionātā ir 2 lieli pārsteigumi. Spānija pirmo reizi netika 12. Nepārvarēja pirmo kārtu, un vistiešākā veidā šis pārsteigums saistīts ar Austriju, kas ir lielākais pozitīvais pārsteigums, jo Spānija nebūtu zaudējusi Austrijai. Mēs par Austrijas izlasi nerunātu, un droši vien ar Jūģim Vikstrēmam šodien iespējams nezvanīt. Iespējams mēs kādā citā reizē būtu droši vien zvanījuši un parunājuši. Jā, tā kā ar Uģi mums šodien garākā sarunā tiem podkāsta un handbola līdzjutējiem skatītājiem, kas varbūt domā, kas tas tāds Uģis Vikstrēms. Mēs atgādināsim. Jāatgādina arī, ka Latvijas izlases bijušais treneris, vai ne? Patiesībā viņš jau ielika to pamatu. Viņš tur jāsāk ar Andri Gulbi un tā tālāk, bet viņš bija pirms tam galvenais treneris izlasē, kurai pietrūka 40 sekundes, lai aizbrauktu uz pasaules čempionātu fināla turnīru. Ar vienu kāju jau bija uz lidmašīnas trapi. Jā, un tad traps pēkšņi brauc atpakaļ uz lidostu. Tā mēdz gadīties. Jā, un pēc tam Armands Uščins no viņa pārņēma komandu, un Uģis arī bija atbraucis, kad Armandam šeit bija Valmierā pirmā spēle. Viņi tomēr labi draugi un bija šie cīņu biedri handbola laukumā, tā kā tur skaidrs, ka Uģim tikai un vienīgi pozitīva attieksme pret Latvijas handbolu un pret Latvijas izlasi, un citādāk arī nevar būt. Jā, tā kā Uģis pieslēgsies pēc pāris minūtēm, bet mums tikmēr ir laiks izdarīt tās lietas, kuras mēs esam pieraduši darīt un izdarīt. Iepriekšējā podkāsta konkursa uzvarētājs jāapsveic. Tu atceries jautājumu? Tad jautājums bija, kurš pēc kārtas Eiropas čempionāts. Jā. Mums tas arī likās neticami, ka pirmo reizi Vācijā notiek Eiropas čempionāts handbolā vīriešiem. Pirmo reizi, un šoreiz bija ļoti daudz arī nepareizes atbildes, bija arī pareizes atbildes. Daudz domāja tāpat kā mēs. Kā Vācijā taču nevar būt, ka pirmo reizi. Man tas tiešām bija tāds... Viņiem pasaules čempionāti vairāk reizi notikuši. Pilnīgi noteikti, jā. Man tas tiešām bija tāds pārsteigums, kad šo faktu izlasīju, es domāju, no sākuma nevar tas tā būt. Atceries, es tev vēl pirms ētera pārjautāju. Tiešām tā var būt, vai varbūt es kaut ko nepareizi, kādā avotā resursā es paskatījies un izlasīju. Un balvā Evara Klešnika Krekls no Lemgo kluba komandas, un šo te balvu ir ieguvis Mārtiņš Kaķis no HKS&A komandas. Tātad Evara novadnieks, kas nāk no tās pašas puses. Starp citu, Lemgo komandā spēlē arī viens no Austrijas izlases līderiem, Lukas Hutečeks. Jā, redz, kā sakrīt. Visu šodien Austrijas tēma, jā, un arī šis spēlētājs tur šobrīd spēlē. Jā. Tā kā, Mārtiņ, mēs tevi apsveicam, sazināsimies un balvu tev nogādāsim, un šodienas konkursa jautājums arī būs tad podkāsta beigās, un kā jau iepriekšējā podkāstā minēja, tad šajā reizē varēs laimēt šo te handbola bumbu. Es tagad rokās turu, pagriezīšu, parādīšu. Tā ir tāda maziņa. Un tā ir sieviešu otrais izmērs, sieviešu bumba, un no pasaules čempionāta viņi nav lietot, es viņu šodien piepūtu. No spēles Argentīna, Kongo. Es iepriekšējā podkāstā nevarēju atcerēties, no kuras spēles tad šī te bumba ir, bet tur ir arī virsū iegravēts, uzrakstīts. Te arī ir attiecīgi uzrakstīts, jā. Jā, tā kā, manuprāt, ļoti forša balva. Veikalā tādu nepārdot. Bumbu tieši tādu. Bumbu tu nopirkt varēsi, bet nebūs no konkrētās spēles, kur šī bumba paredzēta tieši šeit spēlē. Tā kā visām dāmām, jaunām meitenēm, un kas spēlē rokas bumbu, ne tikai ir lieliski iespēja tikt pie šīs te Molten handball bumbas. Kas sekcijā labi izskatīsies tad? Tu sev tādu gribi? Nē. Man te pilns ar grāmatām. Man nav kur ielikt. Tev nav vietas bumbā. Tev grāmatas jādāvina. Tad visi dzirdēja Anatoliem, ja kāds kaut ko grib dāvināt, tad kāds grāmatas. Jā, pat ir iznākusi starp citu grāmata Vācijas handbola zelta lapuses. Es laikam rakstīšu mūsu vārdsargam.
Lai tev atved vai atsūta? Nē, man Edgars Kukša man atsūtīja lielisku Handball Insight žurnālu, tā saukto Zonderhefti pirms Eiropas čempionātā ar ļoti daudzām interesantām intervijām un visu kaut ko. Un tur es arī ieraudzīju to reklāmu, tai grāmatai tāda apjomīga. Man kolēģis Toms Prāmnieks no TV, nezinu. TV3 sports. TV3, jā, pietiekami pazīstams. Manā skatījumā viens no labākajiem Latvijas sporta komentētājiem pašais. Atveda savu laiku. Viņš bija hokeja čempionātā Vācijā, komentēja spēles, un es viņam palūdzu, viņš atveda tādu biezu Handball Bundeslīgas vēsturi. Viņam tieši apaļa jubileja bija. Es tur uzzināju ļoti daudz mazu ciematiņu un pilsētiņu, kurās bija kādreiz pasaules klases komandas izrādās. Redz, tā kā viss, kas brauc uz Vāciju, varētu... Jūs ziniet, ko man jāved. Jā, Anatoliem grāmatas, žurnāls. Droši vien, ka ne tikai par handbolu. Par futbolu drīkst vest arī. Redz, arī par futbolu var, jā. Tā kā, kur smelties iedvesmi. Jā, bet tad klausamies, skatāmies uzmanīgi podkāsta beigās. Konkursa jautājums. Kas tas pa jautājumu? Mēs jau esam te izdomājuši. Tas būs savā ziņā. Bet nav teikts, ka mēs to esam pieminējuši jau. Nē. Jā, es jau pačukstējuši priekšā. Man patīk pateikt priekšā, lai jums vieglāk, kas skatās, klausās. Nē, mēs vēl to neesam pieminējuši, un tas vēl tikai tiks pieminēts šīs te fakts, šī te interesantā lieta. Es pamēģināšu mūsu, ar Ruģi vajadzētu sazināties. Jā, mūsu viesim uzrakstīt, lai slēdzas klāt. Jā, kamēr tu raksti, es atgādināšu varbūt mūsu skatītājiem, ka ir viens pusfināla pāris jau ir zināms. Būs ļoti interesants pāris. Eiropas čempioni, pašreizējā titula īpašnieki. Zviedri spēlēs ar pašreizējo olimpisko čempioni Franciju. Jā. Pasaules čempioni Dānija gaida savu pretinieku. To sagaidīs šovakar Vācija, Horvātija tajās. Patiesībā tur teorētiski var būt visādi. Teorētiski tur vēl var būt visādi, jo šovakar mums spēlē Austrija, Islande, Francija, Ungārija un Vācija, Horvātija. Austrija uzvar, ja Ungārija zaudē un ja Vācija zaudē, Austrija pusfinālā. Arī tāda brīnuma var. Es to saukšu par brīnumu. Arī tāda brīnuma var notikt. Kā saka, šo mēs arī varam sagaidīt. Jā, bet vācieši jau raksta, protams, ka atkal viss ir mūsu pašu rokās. Un tur viņiem nevar nepiekrist. Viņiem jāuzvar Horvāts un viņi pusfinālā. Izklausās vienkārši. Nē, un jau bija arī intervijas daudzas par to. Mēs tagad redzam jau ekrānā Guten Tag, Herr Wikström. Ja, grüß Gott, guten Tag. Guten Tag, wie geht es dir? Wie geht es? Danke, sehr gut. Labi, tagad pārējiem uz latviešu valodu. Es gandrīz izsmēlu visu savu vārdu krāju. Mēs ar Ruģi varētu ilgāk latviešu parunāt, bet mēs to citreiz darīsim. Bet, Anato, klausies, ja gadījumā man kāds vārds latviski aizmirsīsies, pateikšu vācīšu. Pasaka vāciski, jā, mēs pārtulkošu, jā. Labi, sarunās. Vienīgi tu vari pateikt arī tādu vārdu, ko es nezināšu. Jo tomēr Austrijā tā vācu valoda tomēr ir nedaudz citādāka nekā vācu valodā. Kaut gan, tad, kad es pie jums biju 94. kurā 5. gadā ar Andra Gulbi komandu, mēs ļoti labi sapratāmies ar jūsu vārdsargu Humenbergers, kā viņam bija uzvārds? Humenberger, Evalds. Jā. Jo viņš redz, Vācijā ir vairāk, šeit Austrijā ir vairāk dialektas pa apgabaliem. Viņš ir no Oberösterreich, tam cits apgabals, Tirolē pavisam cits. Atklāt suga, pat cik es vairākās vietās biju, man daudz dialekti bija jāmācās. Labi, pirmā vieta tev bija Lince. Tas ļoti atšķīrās no tām pārējām vietām. Lince tas ir Oberösterreich, tas ir augša. Jā. Tā, atklāt suga, pirmā komanda, kuras spēlē, tas bija Niederösterreich Kremsa. Tur bija viena gada, tur ir cits. Tas ir tuvāk pie Vīnas. Un pēc tam pārgāja un Oberösterreich, tur atkal pavisam cits dialekts, bet ziniet, ko pats, ja runājam par tiem dialektiem, vistrakākais dialekts ir Tirolē un Vorarlberg. Jo, kad es no Linces pārgāju uz Innsbruck, atklāt sakot, es runāju ar savu menedžeru, viņš man pateica, es nesapratu, es vēlreiz atvainojos, lūdzu, varat vēlreiz,
Viņš man 3 reizes atkārtoja, un es tik tā nesapratu. Bet tev vajadzēja Valdim Levandovskim piezvadīt, viņš jau Innsbrukā diezgan spēlēja ilgi. Nē, es runāju par tiem gadiem, ka Valdis pat Austrijā vēl. Vēl ne, par to laiku vēl, jā. Tad, jā. Tas bija 94. gads, 1994. gads, jā. Jā, bet klausies, Uģi, varbūt atgādini, jo tomēr pieļauju, ka mums skatās daudz arī, kuri, mēs jau to par tevi pieminējām, gan par celtnieka laiku, gan par To mēs pirms ētera. Nē, arī pirms tam mazliet pieminējām, ka tu tomēr vienīgais esi no Latvijas handbolistiem, kas Barcelonai 10 vārtus ir iemetis un tā tālāk. Jā, bet tu esi jūrmalnieks, tu no Jūrmalas nāc. Es esmu no Ķemeriem. Tieši turpat, kur Andris Gulbis un Andris Ulāns. Laba kompānija. Es ar viņiem lepojos. Kurš bija tavs pirmais treneris, lai tāda plašāka publika arī zinātu? Andris Gulbis. Andris Gulbis arī, atklāt sakot, viņš mani atrada. Jo viņš turēja tajā laikā braukāja par Pagad, tu man liekas, gribēja teikt Andris Ulāns. Ja Andris Gulbis. Atvainojas, Andris Ulāns mani atrada, jā. Andris Ulāns, viņš braukāja pa skolām un viņš mani atrada. Un, viņš uzreiz, centās pierunāt vecāku, lai iz Murāņiem nāk. Un tajā laikā es teicu, neko, es tāds mazs puiku no vecākiem prom. Viņam tas izdevās. Un viņš man, Ulāns man iemācīja roksbumu, jo Murāņos toreiz mēs 3 dienā trenējamies un pateicītos viņam. Roksbumam palika man lielākā sirdslieta, jā. 18 gadu vecumā tu nokļuvi celtnieku meistarkomandā jau. 17 gadu vecumā. Pat 17. Tajā laikā bija Dzintars Kurmis, un tad viņš man jau 17 gadu vecumā jau aicināja. Protams, man skola bija, un pēc iespējas, cik iespējams bija biežāk, tad bija, bet, protams, 18 pabeidz skolu, tad bija uzreiz momentālā pilnībā celtniekā, jā. Bet tev atceries, mums bija bija tas laiks toreiz. Jā. Mums bija fantastiska paudze. Jūs 69. gadi plus daži 70. Kad jūs toreiz iekarojāt pamatsastāvu plus vēl pāris pieredzējušie spēlētāji, ka mēs atgriezamies arī augstākajā līgā un tā tālāk. Tur gan tu, gan Valdis Lobanovskis, gan Proškins, gan brāļi Ciunski, gan Aigars Lazdiņš, un es baidos kādu nenosaukt. Smagars Jānīts. Smagars Jānīts, jā. Jā, tas, ziniet, man tas bija, teiksim, man personīgi, es arī vienkārši kolosē laiki, jo nebija tā, kad mēs ienākam pieaugušiem vīriešiem iekšā viens pats un tāds zaļais gurķīts. Mums tiešām nolēmējās, kad pirmais meistarkamā bija Valdis, ticis jau iekšā. Un pēc tam pienāca, viņš pirmais pienāca un tika iekšā. Un tad pienāca nākšo kompāniju klāt bija Aigars Lazdiņš, Jānis Smagaras un es. Un tad nāca, protams, Proškins klāt, Melderis pienāca, Skadiņš. Brāļi. Tas jau ļoti daudz vieglāk. Brāļi Ciunski, arī brāļi Ciunski. Tas bija tas nākošā. Mēs jau kopā ar viņiem Murāņos visiem kopā trenējāmies, jā. Un tas vienkārši man arī ļoti daudz vieglāk, arī personīgi vieglāk bija uzreiz. Vienīgais, ko es vēl gribu pastāstīt, man bija atklāt sakot diezgan, es toreiz, kad 18 gados jau bija saspēles vadītājs, un man blakus bija spēlētāji kā Ķerve, Stupka Sergejs, atvainojos visas zvaigznes, un es tāds zaļais gurcīts, un es tāds saspēles vadītājs. Tev viņš jākomandē. Man viņš jākomandē. Un man bija, bet, tiešām vīri tādi Malaģi Dušalis Jāns, Skrebelis Jāns, Linārs Bogsts, Normunds Reibs vārtos tajā laikā bija. Un man viņas bija jākomandē, un man saka, ļoti labas atmiņas, tie vīri bija izgājuši jau visu bez mazliet cauri, un viņi man tiešām akceptēja un palīdzēja. Un to es atklāt sakot, nekad nevaru aizmirst, bija tiešām liels paldies un patīkām, bet man bija ļoti liels bailes no sākuma. bet tu viņus ļoti labi tajā laikā pārvarējis, vai ne? Es atceros, ka toreiz Linārs Bogsts man vienmēr saka, tu esi spēlētājs no 21. gadsimta.
Protams, mans sniegums uz laukumu bija jāparāda savādāk, man pateikt, ko tu tur man vispār stāsti, ko tu man runā. Kā jau sportā parasti, ja tu spēlē labi, tad mēs atļaujam, ka tu mūs komandē. Bet, protams, es varēju tas jau spēles, bet bija arī situācijas, kad arī treniņos man pateica, klausies, puika, ļoti labi, viss ļoti labi, bet tik un tā tu esi vēl zaļais gurķīts. Tādā ziņā jau. Tā saka, neaizmirst arī pie vietas nolikt, jā. Bet man jau liekas, jā, tā bija viena lieta. Jā. Labi, turpin. Jā, un otra lieta bija, kas vēl man vēlreiz saka, ļoti labi, kad mūsu vecuma grupa, kā es teicu, Smagais Jānīts, mēs toreiz ļoti īpaši draudzējamies kopā pat ar ģimenēm. Tas bija Smagais Jānīts, Aigars Lazdiņš, Valdis Lobanovskis un es. Mēs pat ar ģimenēm, ar sievām vienmēr visu kopām svinējām, un bija situācijas, kad es spēlēju, ļoti viss labi man gāja, un man nemanot, es degunu pacēlu augšā. Man nemanot. Un tad bija ļoti patīkami, kad viņi man vienreiz pēc treniņa laikam dušā, trietā man piespied pie sienas, saka, puika, klausies, kas ar tevi notiekās. Tu tak mūsu čomans esi, un tu domā, ka pasaules zvaigznes. Savukārt viņi man nolika uz apakaļ, paldies viņiem, nolika man uz zemes, lai es daudz nelidoju. Tā bija, man liekas, vienīgā reize, kad man bija deguns augšā. Un ļoti mācību, kur es līdz šim nekad līdz mūžu neesmu aizmirsis. Tā bija vienīgā reize, kad tu pie sienas tika piespiest, vai? Tā bija vienīgā reize, kad es pats jau degunu augšā. Un bija piespiest pie sienas, jā. Man jau liekas, ka tajā laikā treneris Dzintars Kurmis, viņš arī mācēja būt pietiekami diplomātisks, lai es tomēr ar jums diezgan, gandrīz uz visām tūrēm braukāju līdzi, un tur varēja no malas to redzēt, un ne tikai spēļu laikā, un arī, tā teikt, aizkulisēs, ka, viņš to jūs jauno paudzi tā ļoti, ļoti it kā neredzami, bet virzīja tai komandā. Piekrītu un var apstiprināt, teiksim, situācijas bija, kad jau parasti, kad arī treniņos parasti jaunajiem it kā maz dod iespēju. Un viņš iesāka, es atceros, pašā sākumā, kad es tikko ienācis komandā un sēdēju uz stoliņa, viņš man atļauja pēdējo spēles minūti nospēlēt PS6 čempionātā, tas bija kaut kas ārprātīgs. Pēdējo minūti, ne? Un tad viņš redzēja, nākošā spēlē viņš jau atļauj 5 minūtes, bet viņš atļauj 15, viņš ļoti, ļoti, ļoti saprātīgi, nevis tā, ka iemet iekšā, arī ļoti saprātīgi arī priekš spēlētēm, kur jau pie 30 vai pār pa 30, viņš ļauj lēnā garā pakāpienas ieniet iekšā. Un vēl pastāvēja situācija, man bija, man liekas, tāds īpašs luksus, es pat bišķiet arī toreiz kautrējos, es dzīvoju, viņš bija gandrīz mans kaimiņš, un tā, ka mums toreiz autobusu parasti savāca autobusu uz Teļiņā veidu, jo es dzīvoju otrā Rīgas galā, un ļoti, ļoti bieži Dzintars mani savāca, gan aizvedu uz Teļiņu, gan pēc Teļiņu, un, protams, viss spētājs skatās, mēs braucam ar komandas autobusu, un Vikstrēm pats galvenais treneris. Tas bija jau, protams, arī. Un mēs jau smējāmies. Dzintars jau man jau tā kā zina, kā otrais tētis no sevis. Un galvenais patīkam, ka mēs ar Dzintaru vēl joprojām mums ar viņu kontakts, mēs sazvanamies šad tad. Tāpatās arī ar Andru Ulānu regulāri kontakts. Un tas kontakts arī līdz šim vēl nekad nav trūcis un ļoti, ļoti patīkam. Ļoti patīkam. Es saku, pat katros dzimšanas dienas, Ziemassvētks, valsts svētks, neatkarības diena, vienmēr mēs sazvanamies vai sarakstamies. Jā, bet beidzās PSRS laiks, izveidojās tā AT komanda Bauskā, jūs aizspēlējāties līdz Eiropas kausa ceturtdaļfinālam, kur, man liekas, 3 vai 4 vārtu summā mājās neizšķirts, un tur mēs laikam -3 zaudējām tagadējai Vespremai, vienai no Champions Leagues labākajām komandām. Tas bija arī labs laiks, vai ne? It sevišķi tā spēle Polijā, kad jums tur autobusam logu izdauzīja vai ko, ka jūs pēdējā sekundē, tu pie visai svainīgs, tu to izšķirošo iemeti. Jā, tas, teiksim, jau patīkam atklāt sugāt, es pat tā man atgādina lietas, kuras es sen nebiju atcerējies, bet, tas
Atklāt sakot, iekšā ļoti labi jūtos tagad, ļoti labas atmiņas, un tas, atklāt sakot, par to spēli es esmu ļoti, ļoti bieži vēl sapņojis, atmiņās. Tas bija kaut kāds vienkārši, neaizmirstams moments, kad mēs spēlējām toreiz Polijā, un tā zāle bija tajā laikā pārpildīta, neko dzirdēt nevar, un spēle beidzās, un skatītāji bez maz jau visi skrien zālē iekšā apsveikt savu komandu. Tiesneši beigās pāris minūtes pagāja, kamēr viss nomierināja, un sagad, vēl ir brīvmetiens. Pats ziniet, brīvmetiens ir 9 metri, tas vēl pie līnijas, vēl pie sāna līnijas. Tas, tur variantu, nezinu, pat kā nav. Un, tad mēs vienkārši toreiz tā laikā visi ar muguru viņi pret vārtiem. Es biju, man liekas, arī ar muguru, un ar vārtiem, un es saku, labi, vīri, es metīšu. Un vienkārši pagriezos, acis ciet, metu, un nezinu, kā izgāja caur bloku aizsardzību, un tieši vārdu stūrī. Jūs nespējat iedomāties, kāds pēkšņi bija zālē klusums. Tā kā kāds, es nezinu, būtu nomiris. Trausmīgais klusums, visi skatītāji netic savām acīm, pretinieki netic savām acīm. Protams, mums bija vislielākie prieki, vienīgi, protams, kur priecājās, tie bijām mēs. Protams, tad mēs arī, skatītāji bija pēc tam, ka viņi atgāja no tā šoka, visi neapmierināti, un mēs uzreiz momentāli aizskājām uz kabīnu, un tad mums pateica, lūdzu, nekur neiet ārā, kamēr līdz te nenomierināsies. Cik ilgi jūs pavadījāt ģērbtuvē? Pusotru stundu, man liekas, pusotru stundu, atmiņā pavadījām. Tad jau vēl salīdzinoši maz. Bet mēs bijām visi apmierināti, mums sejas izteiksme bija tāda, ka no sērijas iedodiet man lūdzu citroni, pasiet, cik mēs apmierināti esam. Un pēc spēles izjot ārās, tad bija zināms, kad viņi bija autobusam logi izsituši, Kā tā rādās Tās atmiņas, to līdz padoju. Tā bija komanda Petra Hēmija no Plātskas, tam mēs zinām. Arī tagad ir laba komanda. Bet kāpēc tieši Austrija? Tev bija arī citi varianti, to gan es vairs neatceros. Man bija, atceros, ka vēl tagad interese bija no Vācijas. Es nezinu, kādu klubu, un tad bija arī, jo mēs tajā laikā uz Brēmenu braukājām, tad bija ko redzējuši, un tad bija interesi no Zviedrijas, no Istad klubas, bet tajos laikos, principā jau visu atļauju, vai var braukt uz Āziju, vai neatbraukt uz Āziju, tas bija klubs. Protams, tas bija, man liekas, toreiz Dzintars un Opmanis. Un mēs jau viņiem, principā, arī uzticējāmies. Un es zinu, tas tikai bija, man liekas, kāds labs piedāvājums, man liekas, nebija. Es nezināju sīkums. Un tad pēkšņi iznāca tā, ka par maniem ieinteresējās Austrija. Kāpēc? Jo toreiz Kremsā bija tāds menedžers Karl Paris, un viņam bija sakars ar Vesprems treneru. Un viņš tajā laikā meklēja Kreilīti, tā Krems komanda. Un tas viņš saka, mēs spēlējām, bet tur Latvijā tur AT nebija tāda nekāda Kreilīša, bet ārējie, bet saspēles vadītājs bija labs. Viņš nemeloja. Viņš saka, kaut man to video. Viņš skatās no Kreiliem nav, un tas menedžers ieraudzīja to spēli, kad mēs spēlējām pret Vespremu. Un tad viņš uzreiz paziņoja, viņš teica, ziniet, ko man nevajag nekādas kelīšu, man vajag tieši Uģi Vikštam. Un tad bija pēc tam kontakts ar manīm arī, un tie bija tie laiki, kad arī AT laiki tiešām finansiāli bija tiešām svaki, un visi domā, kur mēs iesim, ko mēs darīsim. Neviens neko nezināja, tie bija ļoti grūta situācija, arī atceros Dzintaram, kuriem bija ļoti grūta situācija, kad naudas nav. Spēlētāji jauni grib kaut kur un neko nevar noturēt. Atklāt sakot, man bija tāda situācija, kad es principā bez problēmām varēju aizbraukt uz Austriju, sarunāts bija tikai uz pārbaudas treniņu uz 1 nedēļu.
Jā, es aizbraucu uz 1 nedēļu, un tagad es esmu 30 gadus šeit. Aizbraucu principā uz 1 nedēļu pārbaudīt. Jā, es tikko ievilkās nedēļa. Tikko gribēju pieminēt šo te faktu, ka tev šogad aprit 30 gadi vai pagājušajā gadā apritēji? Kopš tu dzīvo pagājušajā gadā tieši 13. decembrī. Es atbraucu 1993. gada 13. decembrī. Kāpēc es nekad to neaizmirsīšu, bet tieši man teica dzimšanas dienā. Pagājušajā gadsimtā. Jā. Tas bija 93. gada 13. augustā. Atlidoju uz Austriju. Augustā. Un pagājušajā gadā tieši bija 30 gadi. Ja pastāstīja, nav noslēpums, ar ko tu šobrīd nodarbojies, vai tu kaut ko vēl trenē vai netrenē, un kāda ir tā tava ikdiena, cik cieši vai necieši saistīta ar rokas bumbu? Jā. Tieši šito pirmo gadu, teiksim, no augusta mēneša, pirmo reizi es esmu it kā handbola pensijā, man nezinu, pensiju nevar saukt, es tagad pirmo pusgadu esmu bez handbola, jo es līdz šim bija tā, kad es strādāju normālā darbā, teiksim, dotā momentā arī strādāju fitness klubā par treneri, un paralēli pēc tam visu laiku arī strādāju par trenēju kādu komandu, vai nu vīriešu bija, pēc tam bija sievietes komanda, pēdējie 3 gadi bija sieviešu komanda. Nu, principā darīju 2 darbus. 2 darbus, es saku, pa dienu normālā darbā, un vakaros 3-4 reizes nedēļā bija treniņi, un nedēļas nogalēs sestdienu vai svētdienu čempionātu spēles. Nu, iznāca, diemžēl, situācija tāda, ka, saka, man dzīvē visādi varianti bijuši, diezgan nepatīkami bija, bet, nu, esmu dotajā momentā bez handbola piespiedu kārtā. Es domāju, sīkums, nezinu, vai tur vēlas stāstīt, bet, nu... Neiedziļinies detaļās, vienkārši man arī personīgi bija interesanti, jo es kādu laiku ar tevi nebiju runājis un redzējis arī nebija kādu laiku līdz šodienai, ja, tā kā man arī personīgi vienkārši bija interesanti, bet detaļās, protams, kad nevajag iedziļināties un stāstīt, tā kā... Vienīgais vēl ko pateikšu, es atceros, ka tas bija 2008. gadā, es pabeidzu to augstāko treneru izglītību, un toreiz, ka mūsu grupā arī bija sievietes, dāmas, kuras pabeidz to kursu, un atceros, mēs toreiz runājamies, un es teicu, es savā dzīvē nekad netrenēju sieviešu komandā, mēs ilgi to diskutējām toreiz. Un 3 gadus apakaļ es pārņēmu un pierunāju, pārņēmu sieviešu komandu. Un tieši viena no tām spēlētājām, no tām treneriem, kas pabeidz arī klubā ar maniem kopā strādāja. Un tā viņi man ir skaidrs, atceries, ko toreiz 2008. gadā teica. Es saku, jā, es arī nekad dzīvē nebiju domājis, ka tas būs, un ziniet, tas ir ļoti patīkami pieredze bija man ar sieviešu, jo es varu tikai apakšā parakstīties. Vīriešu handbols un sieviešu handbols ir dienu un nakts. Dienu un nakts. Tur 2 dažādas sporta spēles, tieši tā. Bet, ziniet, pēc šitiem 3 gadiem, ja man tagad esam piedāvāt izvēlēties vai vīriešu vai sievietes, manu sieviešu komandu, jo sievietes ir, kā lai pats ir jāsaka, viņas daudz ātrāk informāciju pieņem, viņas daudz ātrāk visu vienalga, vai tehniskā, vai taktiskā, daudz ātrāk visu realizē. Es pat brīnos, tikai problēma tā, ka viņi ļoti bieži, ka tu aizmirst. jāatgādina. Bet, nu, jā, tas bija man ļoti laba pieredze, un, diemžēl, patiešām negribēju no viņam iet prom, un mani bija šeit izmantoja un piekrāpa. Labi, bet tu taču no trenēšanas pavisam nesi aizgājis prom. Ja tā var noprast no tevis, ka tas tikai uz kaut kādu laiku šobrīd bez trenēšana. Vai es nepareizi nolasīju? Jā, tieši tā. Saprotu, handbols ir mana sirdslieta, un handbols arī visu man būs mana sirdslieta. Un, protams, ja man
viņam pateikt, lūdzu, trenēt uzreiz momentāli, pat sekundi nedomājot. Un tikai šeit Tirolē diezgan sarežģīti. Tirolē ir sarežģīti, jo jā, nav svarīgi, tas ir notiek svarīgi. Uļi, pastāsti tagad mums, kas notiek Austrijā sakarā ar Eiropas čempionātu. Mēs ar tevi runājām pēc spēles ar Spāniju, mēs pēc tam ar tevi runājām pēc uzvaras pār Ungāriju. Tu teici, ka te visi ir aptrakuši. Tas ir kaut kas kolosāls. Kas notiekās, ko Austrijas izlase izdarīs, kādu, kas saka, pārsteigumu, kādu eiforiju ieveda Austrijā. Līdz pat mums, raidījums URF1 pirmā, kur vispār handbolu vispār tāpat kā nerāda. Un gan arī politiķi, un visa Austrija runā, saprot, tas ir kaut kāds sensācija numur 1, ko Austrijas izlase ir izdarījis tagad Eiropas čempionātā. Iedomājieties, ka no savas grupas pirmais, lai tiktu kvalificēties, diezgan nebija viegli kvalifikācija izgāja cauri, bet diezgan pārliecinoši. Pēc tam, protams, dabūjām šādu grupu, tur visiem bija skaidrs, jā, loģiski, ka tur nav variants, tur aizies tālāk. Horvātija. Jā, nav runa, bet interesanti, kas man ļoti patīk, šī komanda Austrijas izlases, tie spēlētāji visi bija pārliecināti, mūsu mēģis ir tikt nākošajā riņķī, nākošā turē. Mēs tiksim, vēlreiz saka, neviens tam neticēja, un es atklāt sakot, es arī neticēju. Un kad notika pirmā sensācija, kad nospēlēja neizšķirt pret Horvātiju, tad, ziniet, tad es domāju, jā, bija tukša viss šauja arī vienreiz gadā, ne? Tātad pirmais šāviens bija 28 pret Horvātiju. Es vienkārši pa vidu tos rezultātus arī pateikšu, lai varbūt tie, kas nav visām spēlēm sekojuši līdzi, lai tā bildīte līmējas kopā, jā. Jā, un, protams, tas bija jau sensācija numur 1, jo pirms tam iepriekšēju spēli Horvāti bija laikam ar 10 vārtiem arī sensacionāli vinēja Spāniju. Tas jau arī bija tāds interesants situācijas, labi, tiešām Spāņiem tad spēlē vārtsargs neko daudz nevilka, un labi saprotams, bet, visi domāja tagad, ja jau Horvāti pārbrauc pāri Spāņiem, tad jau ar Austriju tur nebūs nekādas problēmas. Bum! Pēkšņi, teiksim, sensācija, ka es saku, tukšā visi izšāva, ne? Jā, visi, protams, tagad domā, jā, labi, neviens no kuriem varbūt tik nopietni neņem, izņemot spēlētāji. Arī pēc tās spēles, un teica, jā, mēs nospēlējam neizšķirt, bet mums mērķis ir kvalificēties tik tālāk. Un tad, protams, bija tā leģendārā spēle pret Spāniju, kur, protams, austriešiem pietika neizšķirts, un Spāņiem bija obligāti vinēt, lai viņi tik tālāk, ne? Tātad tur bija rezultāts 33, un pēdējās sekundēs tika panākt šis neizšķirts. Tas bija vienkārši arī spēle, kur, teiksim, arī treneris Austrijas izlases pēc tam teica, es brīnos, ka man sirds to izturēja, jo līdz pēdējai sekundē varēja arī austrieši izskatīt šo spēli, bet nav svarīgi, viņi izmeta Spāniju, x-kārtējos Eiropas čempions, pasaules čempions. Viņi nekad, laikam, 14 gadu laikā, man to palīdzēs, viņi vienmēr pirmo reizi netika ārā no grupas. Un vēl vairāk iepriekšējos 6 Eiropas čempionātus viņi bija vienmēr spēlējuši pusfināls bija, jā. Un pēc šīs spēles tad sākās naturīgas sarunas. Es skatījos spēles arī, kur Vācija spēlēja, un pēc tam, kad bija situācija, kad austrieši izmeta Spāņus, aizsūtīja uz mājām, un uzreiz paralēli bija spēle Vācija. Un pēc spēles korespondents paziņoja Giselsonam, Vācijas izlases trenerim, viņš pat savām ausīm neticēja, kā tas var būt, kad Austrija aizsūtīja Spāniju. No tā momenta visa handbola elites runāja par komandām sāk rēķināt, opalā,
tur kaut kas noticies, tas nevar būt, tas nav tukšs šāviens, šī komanda ir ļoti bīstama. Nu, tad, protams, no tā visa interesanti šeit Austrijā ļoti daudz klubi, handbola klubi, sāka organizēt visas šīs spēles vai nu zālē, vai nu netālu no zāles, tādās krodziņos. Tā kā līdzjutēju grupas līdz šim Austrijā tas notikās tikai pie futbola. Un ļoti, ļoti daudz klubi, un tas bija tāds, kas saka, bums, un visi seko, un, protams, man arī darbā katrs otrais uzreiz, pasties, ko Austrijas izlasa dara, un līdz šim izlaid tēma numur 1. Ļoti patīkam, tas ir kaut kas tamlīdzīgs nekad nav bijis. Jā, bet skaties, kas notiek. Austrijas izlasē, labi, mēs zinām Nikola Biliks, skaidrs, Tīle, Frimelu mēs labi zinām, mēs jau te pieminējam saspēles vadītāju, Hutečeku, veterāns Vāgners, tur tas ir būdīgais līnijas spēlētājs, ko es zinu, bet Austrijas izlasē ir 12 spēlētāji no Austrijas klubiem. Tas nozīmē, ka Austrijas handbola tā līga ir pietiekami spēcīga līga. Jā, ja runājot par līgu, Austrijā, teiksim, pēdējos, es neatceros, 13-14 gadu atpakaļ, tieši klubā Margaretn, viņi uztaisīja koncepciju, tas prezidents trener, kad mēs, teiksim, ļoti sāksim tagad visu darīt jauniešiem. No, 10 gadu, 12, 14, 16 gadu, ļoti intensīvi savējo spēlētājs taisīt. Tas bija tieši Margaretn. Un interesanti, ka tieši Margaretn visu tos pēdējos, 10 gadus, gan visu vecumu grupās ir vinnēja. Un saprot, tik daudz populāru vinnēja, tagad viss tas notikās, plus paralēli West Wien komanda arī. Un tiešām ļoti investēja un ļoti lielu darbu ieguldīja tikai savajos spēlētājus. Nevis bija kaut kāds dārgs ārzemnieks, savos spēlētājus. Un šie divi klubi vairāk Margaretn un to koncepciju tik labi aizgāja, kad viņiem vienkārši arī Margaretnē spēlētāji saka, ja kāds saplīst vēl kaut ko nākošais. Tagad arī pāris aizgāja uz ārzemēm, nav problēmas. Mums tik labi jaunieši apakšā izstrādājuši, mēs ņemam atkal klāt. Un tas, protams, tik tāli aizgāja, kad, vēlreiz saku, pateicoties šim konceptam, ko izdarīja Margaretn Vīnas klubs. Nenoliedz, protams, pārējie klubi jau arī daudz ko dara, nav nekāda runa, bet galveno pamatu izdarīja, tiešām mans viedoklis, tie Vīna klubi to pamatu. Uzreiz domāju, mēs paliksim pie tām. Austrijas līga, tā ir profesionāla līga, tur visi profesionāli klubi, vai ne? Visi, cik tur ir? 12. Jā. Tie ir profesionāli, un plus, protams, ir vēl arī studenti. Plus junioru līga. Junior līga vienmēr bija un vienmēr arī ir arī klāt. Un kas es uzskatu, ļoti labi, tas ir ļoti labi, kad tādi spēlētāji, kad iznāk no kluba un Latvijā, diemžēl, tā problēma ir. Es gribu tālāk, nav kur. Un šeit ir 12 komandas, ka tur var saka, labi, es tagad tieši klāt un es varu izvēlēties. Nevis vienu klubu, mums Latvijā, diemžēl, pat varbūt, viens varbūt ir pusprofesionāls, var izvēlēties 12 klubus. Un tu kā jauniņais ienāc klāt, 18, 19 gadu Austrijā, var ļoti labi tālāk strādāt. Un tas jau bija arī tas interesantais variants, kad arī tāds spēlētājs kā Bīlīka, kā Friml, viņi uzreiz ļoti labi spēlēja klubos, Eiropas kausos parādījās, un pārējie klubi, aizgāja uz Vāciju, un tad nākošais solis aiziet tālāk. Redzudi, tu pieminēji vienu lietu, kuras tu viens paralēls uzreiz savilksim. U18 izlases šogad spēlē Austrijā bija turnīrs. Latvijai ļoti talantīgi, interesanti komanda, tu to zini noteikti. Tur tavu draugu dēli spēlē jau tai komandā. 30-33 mēs zaudējām Austrijai. Austrijā ļoti, ļoti līdzīgā spēlē. Tā kā principā tā vecuma izlase mūsējā no Austrijas ne ar ko neatpaliek. Atšķirība ir turpinājumā. Kāds turpinājums ir Austrijā un kāds pie mums? Tieši tā. Un
Un runājot, teiksim, šo Latvijas izlases, 18 gadu izlases, arī liels apstiprinājums ir konkrēti, teiksim, kāds darbs ir ieguldīts un izdarīts Murjāņos. Un tas ir tiešām liels kompliments, jo es vēlreiz saku, teiksim, kad 18 viņiem tā drausmīgi tagad izvēli ir. Vēlreiz atkārtot Vīnas klubi, tad ir arī no Obeļas klubi. Un Latvijā ir viena Murjāņa, un jāpiebilst tiešām ļoti, ļoti labs darbs izdarīts. Jo vēlreiz saka, Austrijā 33 zaudēt, tas ir tepat kā, es uzskatu, neizšķirt nospēlēts. Un jāpiebilst vēlreiz ļoti, ļoti, ļoti labi, un tas nozīmē, ka būs arī ir beidzot būs, es uzskatu vīriešiem puikas attīsies Latvijā. Tikai kā tu jau pieminēji jautājums, kas ar viņiem notiksies. Un tā ir manā, es, protams, tik sīkumos nezinu, tā ir viena no lielākām problēmām, un es ne jau, teiksim, šogad vai pēdējos gadus jau ilgi. Latvijā, kad spēlētājs ir labs, jauns, kurš tālāk, viņiem kaut kur jātiek projām, jo Latvijā paliekot pusprofesionāla komanda, viņš nevar tālāk attīstīties. Tā ir viena problēma, un nākošā problēma, protams, ir labi, es aizskriešu uz ārzemēm, tikai jautājums, uz kurienu uz ārzemēm. Ja es aizskriešu uz ārzemēm kaut kādā 3. līgas klubā, kur trenējās 2 reizes nedēļā, vai tev ir iespējams attīstīties? Tā ir, protams, nākošā problēma. Mēs varam diskutēt, un tur ir tik daudz nianses, bet es uzskatu, tas ir tiešām sāpīgi. Sāpīgi, ka, teiksim, darbs no treneriem ieguldīts ļoti labs, ne tikai Murjāņos, arī kāpēc Murjāņos tika, bet nav, kas saka, cukumt. Nākotnē. Turpināt. Jā. Un diemžēl tā problēma jau bija, kad es biju Latvijas izlases treneris, tieši tā paša problēma, jo tad spēlētājs, tur, lieksim, Toms Lielais, ja? Piemērs, kolosāls spēlētājs, ļoti perspektīvs. Viņam kaut kur jātiek tālāk, lai viņš attīstītos. Bet problēma jau, arī Austrijā, ja nav vēl kārtīgi gatavs spēlētājs, kurš tik viegli to ņems, teiksim, kā Daina Kristopāns. Kaut gan Dainas Kristopāns arī ļoti saprātīgi visi izgāja cauri, bet tas ir tāds spēlētājs, man liekas, dzims reizes 100 gados. Tas nevar salīdzināt. Noteikti. Klāsies, paturpinot vēl, vai atgriežoties pie Eiropas čempionāta, šodien Austrija ar Islandu spēlē. Austrija vēl joprojām saglabā tādas teorētiskas, bet izredzes pusfinālā arī tikti. Kāds tavs prognozes, kā tur saliksies viss, jo tā kā Austrija spēlē, tad šodien Islanda arī ir pārvarams šķērslis. Man vismaz tā liekas. Ziniet, es no visas sirds turēšu un rīkšķi par Austrijas izlasi. Es viņam tiešām to novērētu. Viņi to ir pelnījuši. Bet tā līdz šim, ko viņi izdarījuši, tā jau ir absolūtā sensācija. Reāli. Es pateikšu tā, ka problēma ir tā, ka pirmais ar visu to euforiju, viņiem labi spēlēja, viņiem nedrīkstēja vāciešus izlaist. Tā spēle bija jāvinnē, jo atceros bija laikam 22, 18. Plus 6 pat, plus 6. 10 minūtes līdz beigām, kur kaut kā 22, 18. Un tad 22, 22 beidzās. Jā, un tā spēle bija jāvinnē. Tā bija ļoti svarīga spēle. Tas nozīmē, redzam, mēs esam, jo tagad iet pa otro vietu starp Vāciju un Austriju. Tā spēle bija jāminē. Viņi izlaida. Viņi izlaida to spēli, diemžēl, bet, iedomājies, tādā momentā visi priecājās, bet arī treneris pateica, mēs nevis punktu vinnējam, mēs punktu zaudējam. Un tas bija ļoti sāpīgi. Tas pirmais moments ir, un otrais moments ir, Austrijas izlasē, spēlē ir, principā, var nosaukt ārējā līnijā. Tas ir Bilik, kurš visu velk. Tas ir Hutečeks, kur velk. Līnijas spēlētājs. Živkovičs kā kurā spēlē? Vairāk nekā. Kā kurā spēlē. Tas pats jau, tas vairāk Bozovičs. Un tas vienkārši kā būs. Un plus vecāks. Tas iznāk, principā, no ārējās līnijas ir 1, 2, 3 plus spēles, 4 cilvēks velk visas spēles. Un pārējie, teiksim, nevis malējie
ļoti labi austriešiem, nav runa. Bet malējies patvērs vienmēr teica, malēties spēlētāji, svarīgi viņi aizskrien uz ātro, jā, tad viņi savus vārdus iemes, bet pārsvarā viņi atkarīgi no ārējās līnijas. Un problēma tā, kad visas šīs spēles, Hutačak spēlēja 60 minūtes uzbrukuma aizsardzībā, Biliks spēlēja 60 minūtes, Vāgnā arī līnijnieks tas pats. Un viņi jau nevar būt mašīnas. Visas spēles to vēl pārējām izlasēm. Pa katrā pozīcijā 2 līdzvērtīgi spēlētāji. Un iedomājieties, tur jau tā problēma, cik tālu viņi ir aizgājuši. Un es vēlu no sirds, lai viņi šodien izšķirās tā spēle. Bet reāli domāju, tas nebūs iespējams. Un vēl otra lieta ir, kad tagad izšķirās arī, ka nospēlēs Horvātija pret Vāciju. Horvātijā vairs nekādas, teiksim, arī teoretiskas iespējas nav tālāk tik. Zabot tikai prestižu spēli. Principā lielākās kārtas ir uz Vācijas puses, diemžēl. Un kā es jau teicu, arī Austrijas pašs vainīgi. Jā, Austrijas izlasē jāgaida ir citas spēles iznākums. Un, viņiem bija jāvina vācieši. Ja viņi vinētu vācieši, tad šodien nospēlēt neizšķirt, no to pietiktu. Bet, jebkurā gadījumā augstākā vieta tāpat jau būs sasniegta Eiropas čempionātos un šķiet, ka, ja tur saliekās, tad Austrija arī tiek olimpiskajā kvalifikācijā iekšā laikam. Anatolija. Nē, viņiem jāspēlē par 5. vietu. Viņiem jāspēlē par 5. vietu, tad viņi var olimpiskās kvalifikācijas. Uģi, tev pēc 10 minūtēm darbs sāks, ja es nemaldos. Tieši tā, pulkstens pēc Latvijas, bet es jau esmu jau darbā. Es redzam, ka tu esi darbā. Un tieši tāpēc es tev pajautāšu kaut ko ne par handbolu. Šogad atbrauks ciemos? Obligāti. Nu, tad tiksimies, tad viss kārtībā. Klausīties, man tā kā meita uztaisīja mani par 3-kārtīgu vecētību. Man ir 3 mazbērni. 3 mazbērni, jāapsveic tevi. Oģi, un interesantākā daļa Uģi ir tā, ka tie 2 lielākie jau mini handbolā kaut ko sāk darīt. Reka, es nezinu. Un tā mazākajiem ir 5 gadi. Es nezinu, redzam, es ar kaut ko jaunu uzzināju. Es to uzzināju pirms 3 dienām. Viņi jau gadu tur, un es tiešām ļoti priecājos, jo es jau, protams, meitai neko neesmu teicis un neko nespiedu. Viņi paši nolēma, viņi grib veist uz handbolu, un jā, viņiem patīk, un man ir prieks, es cerams, ka viņi būs handbolisti. Cerams. Redzēsim. To mēs arī novēlam puikām, un tad mēs tev šodien sakam lielu paldies, ka tu speciāli aizbrauc ātrāk, lai vari pieslēgties ar mums parunāt, un mēs droši vien vēl kāds 2 stundas mierīgi te varētu ar tevi runāt. Man ar tādu sajūtu. Turpināsim sarunu vasarā klātienē. Neformālā gaisotnē. Labi. Uģi, liels tev paldies, man prieks redzēt un dzirdēt tevi. Paldies un čau. Es saku arī paldies. Visu labi. Visu labi. Čau. Nu, redz kā, tiešām mēs droši vien varētu vēl nevienu stundu aizpildīt. Jā, pat tiem mazbērniem es viņam svētdien zvanīju. Mēs vienojāmies, ka varbūt var ar Uģi sarunāt. Jā, mēs tā. Sapsitu, tā bija tava ideja, tā nebija mana ideja. Jā, jo vajadzētu Uģim Vikstrēmam piezvanīt galā. Man kaut kādā brīdī ienāca galvā, kad biežāk ej uz mežu. Jā, es staigāju pa mežu ar suni, un kaut kādā brīdī man ienāca galvā, es nezinu, kāpēc es domāju par Austrijas handbolu, bet kaut kādā kontekstā, jā, un tad man šī ideja un šis priekšlikums arī parādījās, kad Uģis Vikstrēms taču mums Austrijā ir, un skaidrs, ka tur ir arī Valdis Labanovskis vēl, un ļoti daudz
daudz, nevis ļoti daudz, bet spēlētāji arī ir spēlējuši. Jā, tad Margots Volkovskis, Jānis Pavlovičs spēlējis. Jānis Glušaks un droši vien, ka vēl kādu tagad aizmirsām. Jā, varbūt arī. Jā, tā kā tad forši salikās, ka Duģis varēja pakārtot visus savus laikus un pieslēgties parunāt. Un tas svētdienas man teica, tie jau nezinu interesantāko daļu. 3 mazdēli. Un tie 2 jau mini handbolā, jo Uģis savulaik gribēja, lai viņa dēls trenēs handbolā. Viņam kaut kā īpaši, viņš aizgāja basketbolā, un tad, es pat nezinu, ko viņš tagad dara, godīgi sakot. Saka, tad mazdēli. Bet kurā vietā, es aizmirsu pajautāt, kurā vietā viņi spēlē? Es pat nepajautāju. Arī. Labi, es uzrakstīšu pēc tam. Es zinu, kā viņa meitai ir uzvērts. Es tev vairāk pateikšu. Nu, jā, tu varēsi pamēģināt. Mēs tā publiski to nevaram. Tā kā, vēlreiz paldies Uģim, un es ceru, ka visiem skatītājiem un klausītājiem bija ārkārtīgi interesanti, jo Uģis ārkārtīgi spilgta personība Latvijas handbolā. Man vēl jāsameklē. Man kaut kur mājās ir. Man Uģis bija atsūtījis toreiz, ka Lince spēlē. Tas viņu, jau nākamais klubs bija Austrijā. Mēs ar Andri Gulbi ar komandu toreiz bijām pie viņa ciemos 95. gadā. Un tas bija tā reize, kad Hamelna atbrauca Bundeslīgas klubs speciāli skatīties Edgaru Švanku. Skatīties. Viņi visi bija redzējuši. Viņi atbrauca vienoties. Un tieši toreiz tā vienošanās arī notika Lincā. Bet Uģis pēc tam bija atsūtījis izgriezumu lielu, kad viņš bija Barcelonai, tos 10 vārtus bija metis. 2 spēļu summā viņi zaudēja Barcelonai, bet ļoti sīvi gāja. Labi, mums ir par dažām pašmāju lietām jāpastāj. Jā, mēs, protams, kā vienmēr šī daļa ļoti interesanta, bet mēs pulkstenī aizmirsām ieskatīties arī šoreiz. Jā, mēs kā vienmēr, kā saka, materiāli ir daudz, un es arī varbūt nedaudz vairāk gribēju par Eiropas čempionātu parunāt, bet, lai tas paliek kādai citai reizei. Jā, jo Latvijas izlasē mums praktiski nepalika vietas. Notikumi arī dažādi bijuši, nezinu. Bet varbūt par izlasi pavisam īsi. Mēs pilnīgi piekrītam Arnolda Straumas teiktajam, ka attaisnojumu nav nevienam, ne treneriem, ne spēlētājiem. Es varbūt uzlikšu to rezultātu, lai mēs saprotam, par ko ir runa. Un tā pašā laikā šo neveiksmi nedrīkst skatīt tikai un vienīgi izlases kontekstā. Latvijas izlase tas ir arī Latvijas handbols. Te jau mēs dažus tematus pieminējām, gan to būtiskāko es teikšu, ka Uģis arī uzsver to būtiskāko lietu, kas notiek tālāk ar talantīgiem jauniešiem. Tā nav pirmā reize, ka mēs priekškvalifikāciju nepārvaram un neiekļūst. Priekškvalifikācija pirmā reize. Jā, priekškvalifikācija mēs ilgu laiku netikām grupās Valdislava vadībā. Mēs pirmo reizi iekļuvām tai pamatgrupā. Es negribu tagad apgalvot 100%, bet man liekas, ka turnīri, kur mēs spēlējām ar Luksemburgu, vēl ar kaut ko, un arī netikām ārā no grupas. Labi, es paskatīšos pēc tam. Bet jebkurā gadījumā tas ir viens no visneveiksmīgākajiem rezultātiem vēsturē. Tas ir pilnīgi noteikti. Kā tur toreiz to sauca priekškvalifikāciju vai pirmā kārta, tas pat nav tik svarīgi. Bet tagad handbola sabiedrībai visiem, arī virslīgas klubiem, arī pirmās līgas klubiem, neviens nedrīkst domāt, kāda man tur daļa. Tā ir izlase. Jebkurš ir Latvijas handbola sastāvdaļa, un no jebkura mazāk vai vairāk tas ir atkarīgs, kā būs tālāk. Nevis tas uz mani neatiec, tās ir izlases lietas. Tā nedrīkst būt. Jā, rezultāts, protams, nav jau ko slēpt. Jāsaka, kad tāda vilšanās sajūta ir. It sevišķi šo vilšanās sajūtu pastiprina fakts, ka pirmā spēle varbūt arī netik spilgta, kā mēs... +7 ir +7, un līdz ar to pamatotas cerības arī atbildes spēle gaidot, bet atbildes spēlē -8 un 2 spēļu summā -1. Jā, kas šī gada janvārs īsti laimīgs priekš mūsu handbola nav. Protams, būtu jautājumi arī galvenajiem treneriem, bet nebūtu korekti tos uzdot viņam klāt neesot un kaut kur tagad gaisā, lai tie pāris jautājumi, lai karājas. Gan jau Davoru būs iespēja satikt. Es viņam vienu lietu noteikti pajautāšu, jo ir pāris lietas, kas man nebija saprotams tīri
spēlētāji tur izvēlē un tā tālāk, bet tas jāprasa trenerim pašam, nevis tagad retorisks jautājums jāuzdod. Jā, tā kā par šo droši vien varētu garu un plaši runāt. Pie izlases temata mēs noteikti vēl atgriezīsimies. Protams, ka atgriezīsimies, jo kā saka, lietas ir jāizanalizē, jāizrunā, un gal galā mums jāsaprot, kā tad mēs dzīvojam tālāk un ko darīt tālāk, jo kā saka, jā. Atrotīt piedarkmus un sākt strādāt. Rakt divreiz cītīgāk. Divreiz dziļāk un divreiz kārtīgāk. Jā, precīzi. Droši vien, ka tas ir tas pareizākais un labākais scenārijs. Cita ceļa nav. Jo, kā saka, ne jau handbols pirmajā un unikālie, kas ir kā saka, bijuši šādā situācijā, pavisam netālā pagātnē nav jāatskatās, kur arī bulgāru zemniekiem esam uzkāpuši uz grāvekļa un līdzīgās situācijās ir bijuši arī citi sporti. Tā kā jāizdara secinājumu un jāturpina strādāt, kā saka, un tad jau skats nākotnē droši vien ir gaišāks. Tas skats jau veidojas ļoti optimistisks, skatoties uz tiem spēlētājiem, kas nav ne tuvu veterāna vecumam, kuri savainojuma dēļ nevarēja palīdzēt. Plus U20, plus U18 izlases saliekot kopā. Bet par šo tematu mēs tagad nerunāsim, jo tas aizņems vēl pusstundu. Mēs visu laiku iztērējam ar Uģi runājot. Jā. Bet tas bija to vērts. Un kas tad mums vēl šeit noticis? Baltijas līga vajadzētu apstīties nekam. Jā, ka Baltijas līga, es uzliku, tas ir Latvijas čempionāts, pirmā līga rezultātē. Protams, sieviešu virslīga un BCU vīriešu virslīga arī ir atsākusi, un tur ir divi rezultāti šobrīd jau redzami. Ogrē ar Skrīveriem un ASK ar Salaspili. Interesantākie notikumi, ja tā var teikt, interesantākie pirmā četrnieka spēles, pēc tabulas skatoties februāra pirmajā pusē. Tur var pasakot līdzi. Tad mums ir sieviešu Baltijas jūras valstu handbola līga. Arī bija posms Dobelē no 12. līdz 14. Jā, mūsu komandas, diemžēl, bez uzvarām. Man jāsaka godīgi, man nebija laika. Es ļoti minimāli neredzēju nevienu spēli, tāpēc es par šo izteikties es nevaru tik daudz, cik es rezultātus redzu. Apskatoties uz rezultātiem, tur patiesībā līdz ar ko, diemžēl, lielu komentāru nav. Jā, līdz ar ko man šobrīd nekāda viedokļa nav, un vienkārši jūsu uzmanībai rezultāti kopvērtējumā. Tad Latgales dāmu komanda 7. vietā un Reira Dobela 8. vietā. Un Baltijas līga vīriešiem. Iepriekšējā nedēļā. Mēs esam atpakaļ, jā? Mēs viens otru tā kā... Mēs viens otru nedzirdam, bet tas nekas. Un faktiski tad
Jā, Dobelnes komanda nostiprinājās play-off zonā, kā saka, pirmie 6, bet Dobelnieki reāli cīnās par 1-2 vietu, lai uzreiz tiktu finālā. Jā, Dobels komanda šobrīd ir 2. vietā, 1. vietā Viljandi, Dobela 2. Viljandi 1 punktu tikai priekšā. Tā kā, ASK 40 minūtes viņi turas. Es neredzēju arī šīs spēles, tāpēc es neizteikšos. Man nav ko komentēt par šo. Tīri objektīvi pietrūkst resursa, lai līdz galam veiksmīgi aizvadītu spēli. Tā kā, cerams, ka kādam no Dobelnieku konkurentiem ASK Zemesardze spēle punktiņus tomēr atņems šos. Jā. Un šajā nedēļas nogalē ļoti svarīga spēle Dobelē ar Klaipēdu. Jā, ar Dragūnas komandu Dobelē 16. Un apskatieties, kā Dobelnieki arī par to mēs varētu runāt. Kas notiek apspēli, kādi pasākumi un tā tālāk. Jā, ļoti forši bērniem piepošamās atrakcijas un vispārējais. Citas komandas neko tam līdzīgu nedara Latvijā. Es zinu, ka Vaņodieši rīko tur konkursus, vēl kaut ko tur. Ainārs Pāvils, man liekas, tur darbojās. Varbūt mēs nezinām vienkārši, bet kaut kā nav manīts. Kāpēc jūs neko nedariet sava sporta veida labā, arī tādā ziņā, arī šādā griezienā? Jā, tas jautājums jau mums te. Retorisks jautājums. Lai jau visu laiku apkārt, jā. Tā kā, bet visi. Pagaid, es vēl gribu atgādināt, ka visas spēles, sieviešu virslīga, 1. līga, betseju vīriešu virslīga, Baltijas līga, visas spēles ir redzamas YouTube tiešraidēs. Sekojam līdzi, skatāmies. Un ja nevar redzēt tiešraidē, pēc tam var apskatīties. Pēc tam ierakstu var apskatīties, protams. Un noskatīties. Protams. Un tagad pie tavas mīļākās sadaļas. Mums ir konkurss jautājums. Vēl atlicis, es vēl parādīšu. Mana mīļākā sadaļa beidzās līdz ar sarunu ar Uģi Vikštu. Tā, es vēlreiz parādu tātad mūsu balvu, kas ir handbola bumba no pasaules čempionāta, no spēles, kur tu pazudēsi visu laiku, man izkrīt no galas. Argentīna-Kongo, jā, paldies, ka atgādināja. Argentīna-Kongo spēļu bumba. Un Anatolija, jautājums, tas ir no tevis. Tad, ko tu gribētu uzdot? Jā, es apskatījos, vai tā komanda pašai spēlē. Būs grūts. Virslīgā, respektīvi HLA sauc to handbalu. Virslīgu, jā, tajā Austrijā. Ar Austriju būs saistīts, jā? Būs saistīts ar Uģi Vikštiem un ar Austriju. Kurš bija pirmais klubs Austrijā, uz kuru aizbrauca 93. gada augustā Uģis Vikštrēms un sāka tur savas karjeras Austrijas daļu. Tad pirmais klubs Austrijā. Kurš bija pirmais Uģi Vikštrēm klubs Austrijā? Jautājums. Tas klubs arī pašais spēlē Austrijas handbola virslīgu. Nesaka vairs priekšā, tur savādāk jau būs pavisam. Lai viņiem ir vieglāk, 12 klubi tikai tur ir. Tad 12 varianti. 12 varianti. Jā, tad ļoti vienkārši jautājums un kā vienmēr visas pareizās un nepareizās atbildes Instagramā būs postiņš atsevišķi @LV handball un tur tad arī atbildes uz jautājumiem un pēc tam akurāt pēc 2 nedēļām pirmdienā mēs tad šo te balvu handball bumbu arī izlozēsim. Laikam tad šodien viss man... Jā, šodien beidzas Eiropas čempionāta, kas saka, grupu turnīrs. Paliek tikai pusnāta, ka šodien noskaidrosies, būs zināms pēdējā 4. ceturtfināla dalībniece. Labi, es tev īsi pēdējo jautājumu. Vācija šodien iekļūs pusfinālā, vai ne? Iekļūs. Tu saki, iekļūs, es arī esmu pārliecināts, ka iekļūs. Un, lai piedod man austriešu un Uģis Vikštrēms. Mums jau gribētos, lai tā sensācija turpinās. Bet diez vai šoreiz. Atkārtošu, ko teica Uģis. Mēs jau paši to teicām. Austrija savu galveno spēli šajā turnīrā neuzvarēja, lai tiktu pusfinālā. Jā, precīzi. Neizšķirts ar Vāciju. Un Austrija ir šī Eiropas čempionāta pārsteiguma komanda, ko mēs runājam, ka katrā lielajā turnīrā ir viena komanda, kas pārsteidz visus. Šoreiz tā ir Austrija. Ar to mēs arī varam noslēgt un uz tikšanos nākamreiz. Paldies tev, Anatolija. Pēc 2 nedēļām. Jā, tiekamies pēc 2 nedēļām. Visu labu!